Mums ir diezgan strauji dzīves ritms. Mēs visu kaut ko pierakstam, liekam prioritātes, mēģinam sasniegt, panākt. Principiāli tas nav slikti. Bet es vēlējos izstāstīt par to, kas notiek tādā gadījumā, ja es pakļauju savu dzīvi šīm tehnikām. Ja pareizāk, kam es atdodu to dzīves enerģiju, kas ir vajadzīga tam, lai izjustu viņu ar savu ķermeni. Šeit apkārt var dzirdēt diezgan daudz skaņas. Ziedputni, dzīvo, elpo koki. Viņi izjūt. Viņi jūt, kur ir gaisma, un viņi dzīvo tieši šajā te pašā vibrācijā. Viņi dzīvi izjūta ķermeni, un tādēļ viņi vienmēr dara pareizi. Viņiem nav iespēja šaubīties, viņiem nav iespēja kļūdīties. Tad, kad atnāk gaisma, saule, tajā brīdī notiek dzīvība. Katru reizi, tad, kad mēs vēlamies izdarīt kādu pavisam konkrētu plānotu lietu, mēs it kā sev sakam, es to noteikti izdarīšu. Dzīves realitātes iet uz priekšu un izrādās, ka es viņu esmu izdarījis vai nu slikti, vai neesmu izdarījis vispār, ja esmu atlicis viņu uz rītdienu. Bet mana dzīves enerģija, dzīves potenciāli ķermenī uz šo te vēlmi atstāja ļoti spēcīgu lādiņu. No šī brīža cilvēks dalās, sākās duālība. Viena, es eju tālāk, tur, kur es vēlos, un viena ir tā doma, kura palika pie piestiprinātās manas vēlmes. Reizēs šis enerģijas zudums var būt pat tik pamatīgs, ka cilvēks var pamatīgi saslimst. Es pat nerunāju par dzīves ilgumu, kuru apveltot ar ļoti daudzām vēlmēm un neizpildītiem darbiem, mēs padarām šādā te veidā īsāku. Ja mēs uztveram cilvēku kā lielu, daudz sfērainu kosmisku būtni, tad šī zaudētā enerģija iekraujās daudzu dzīvju garumā, aiz muguras. Kā rezultātā sanāk gara nogurums. Gars nes vairākas cilvēku dzīves uz riņķi. Ja šī dzīve paiet bezjēdzīgi, atstājot piesaistes visdažādākajās vietās, mēs nevaram paturēt sevī pārtiku. Mēs viņu apēdam, lai dzīvotu. Un daļu, protams, pēc tam izsviežam ārā. Cilvēks, kas turās pie savām vēlmēm, atstāja enerģiju pie dotiem solījumiem, viņš izskatās kā milzīgs atkritums painis, kurā tas viss paliek, bet nekur neaiziet. Mēs esam plūdumā. Ja gluži pa īstam, tad vispār mēs nevaram pieķerties ne pie kā, jo nekas mums nepiedara. Mēs esam ciemiņi, mēs ejam šo ceļu, mēs drīkstam būt bagāti. Mums ir jābūt laimīgiem. Tas ir katra cilvēka pienākums. Bet mēs nedrīkstam palikt pie vienām fiksētām lietām.